Jā, tava dienas kārts ir taisnīgums. Tad šodien ir laiks kļūt par savas dzīves tiesnesi, objektīvu, godīgu un nelokāmu. Šī kārts aicina pārdomāt savas darbības, izvēles un to, kā tās ietekmē tevi un citus. Taisnīgums atgādina, ka viss dzīvē ir savstarpēji saistīts. Tas, ko sējam, kādreiz arī pļausim. Tātad šodien ir lieliska diena, lai iedziļinātos detaļās, novērtētu situācijas godīgi un pieņemtu līdzsvarotus lēmumus. Taisnīgums aicina šodien sakārtot visu, kas ir līdz galam neatrisināts. Vai tā būtu atvainošanās draudzenei, jo aizmirsi atzvanīt, vai pievēršanās mājas darbiem, kurus jau sen vajadzēja pabeigt. Vai jūti, ka kāds mājinieks izvairās no pienākumiem? Šī kārts saka, laiks atjaunot līdzsvaru, bet dari to ar cieņu un sapratni, nevis ar troksni. Miers mājās sākas ar taisnīgumu un visu iesaistīto vienādu ieguldījumu. Darba jomā taisnīgums norāda, ka šodien ir svarīgi būt uzmanīgai pret detaļām. Vai strādā pie kāda dokumenta, projekta vai līguma? Pārliecinies, ka viss ir pareizi, pat mazākā kļūda var vēlāk izraisīt lielu vētru. Ja kāds kolēģis šodien lūdz palīdzību, atceries, taisnīgums nozīmē došanas un ņemšanas līdzsvaru. Palīdz, bet neaizmirst arī savus pienākumus. Un ja esi kādā situācijā, kur jāaizstāv savas idejas, dara to godīgi un ar cieņu, patiesība vienmēr uzvar. Attiecībās šī kārts mudina pievērst uzmanību godīgumam un līdzsvaram. Vai tu dod un saņem vienādi? Vai abi partneri iesaistās attiecībās vienlīdzīgi? Ja ir kāds konflikts vai nesaskaņas, šodien ir piemērota diena atklātai un godīgai sarunai. Taču esi uzmanīga. Taisnīgums pieprasa ne tikai runāt taisnību, bet arī klausīties un saprast otra cilvēka viedokli. Ja esi viena, šī kārta saka: izvēlies partneri, kurš cienīs tevi un tavas vērtības, jo līdzsvars ir veiksmīgu attiecību pamats. Taisnīgums aicina pārskatīt savas emocijas un pajautāt sev, vai es reaģēju godīgi un līdzsvaroti. Ja tevī ir dusmas vai aizvainojums, padomāši, vai tie ir pamatoti vai varbūt tikai pārpratums. Šī kārts atgādina, tavas jūtas ir svarīgas, bet tām jābūt vienotām ar loģiku un godīgu pašanalīzi. Tātad, ja tava dienas kārts ir taisnīgums, šodien ir laiks pieņemt gudrus un taisnīgus lēmumus. Uzticies savam iekšējam kompasam, esi godīga pret sevi un citiem, un viss sakārtosies labākajā iespējamajā veidā. Atceries, taisnīgums var mēra ne tikai darbības, bet arī nodomus. Tāpēc, ja tev šodien jārīkojas, dari to ar tīru sirdi un prātu. Dace stāvēja lielveikalā pie kases ar pilniem iepirkumu ratiņiem, kad pamanīja, ka kāda sieviete viņas priekšā nervozi groza somu un maku. Uz letes jau bija sakrauts pāris pārtikas preču, taču, kā izrādījās, sievietei nepietika naudas. Atvainojiet, es laikam ņemšu tikai pusi no tā, viņa teica pārdevējai, skumji skatoties uz preču kaudzīti. Dace bija pamanījusi šo sievieti jau agrāk, viņa bieži iepirkās tajā pašā veikalā. Parasti viņa izskatījās mierīga un lietišķa, taču šoreiz bija acīmredzams, ka kaut kas nav kārtībā. Dace uz brīdi apdomājās. Viņas ratiņos atradās vairāk nekā viņai bija nepieciešams. Viņa labi zināja, ka varētu viegli atļauties palīdzēt, bet vai tas bija viņas pienākums? No rīta, izvelkot taisnīguma kārti, Dace bija domājusi, ka tā atsauksies uz kādu nelielu izvēli darbā vai mājās, bet tagad viņa saprata, ka tā norāda uz šo situāciju. Tas nebija par žēlsirdību vai impulsu palīdzēt, bet par taisnīgumu, par pareizo rīcību brīdī, kad kāds cits nonācis grūtībās. Es varētu samaksāt par atlikušo, Dace beidzot sacīja, vēršoties pie pārdevējas. Sieviete pagriezās pret viņu pārsteiguma pilnām acīm. Ne, to nevajag. Es pati tikšu galā, viņa teica, taču viņas balss bija nedroša. Ne, Dace pasmaidīja. Tā ir neliela lieta, un, ja man ir iespēja, kāpēc lai es to neizdarītu? Kad maksājums bija veikts, sieviete pateicās Dacei ar acīmredzamu atvieglojumu. Es pat nezinu, kā lai jums pateicos, viņa sacīja. Dace tikai pasmaidīja un teica, reizē mums visiem vajag mazliet palīdzības. Turpinot savus darbus dienas gaitā, Dace aizdomājās par šo epizodi. Taisnīguma kārts nebija tikai par to, lai pieņemtu pareizos lēmumus, bet arī par spēju izsvērt, kas ir taisnīgi un līdzsvaroti situācijā, kurā mēs atrodamies. Viņa nejūtās kā varone, bet saprata, ka šāda vienkārša rīcība varētu būt daudz nozīmīgāka nekā viņas sākotnēji apjauta.
Vakarā viņa atcerējās, kā pati kādreiz bija saņēmusi negaidītu palīdzību, kad viņai bija grūti. Tā bija likusi viņai justies, ka pasaule nav vienaldzīga. Šodien viņa bija turpinājusi šo ķēdi. Ne tāpēc, lai sagaidītu pateicību, bet tāpēc, ka tas bija pareizi.